Tajā brīdī, kad Daniels sāka Dievu lūgt, tad Dieva vārds atklājās Gabrielam. Gabriels nezināja. Ja? Gabriels ir augstākais no eņģeļiem, viņš nezināja, kas un kā. Tas viņam apslēpts. Bet cilvēks sāka lūgt, un eņģelim atklājās. Un eņģelis nāk pie cilvēka, lai pateiktu atklāsmi. Ja? Es to sludinu tev. Tā ir tava daļa. Tu lūdz Dievu, un tavs eņģelis nāk pie tevis. Ja? Tas ir ļoti vakāri. Ja? Tā ir pirmā atmoda sākās, kad eņģeļi manifestējās atklāti apustuļu vidū. Ja? Tas turpatās ir. Ja? Tā ir mūsu daļa. Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Matejs. Jēzus šorīt man un tev saka, debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā. Vai zemnieks varbūt. Viņam ir raža, ir ienākusies, ja, un viņam zemenes uz lauka, ja, un viņam vajag tās zemenes novākt. Ja, un tad viņš aicina apkārtēs, nāciet, vāciet, reku mākonis ar lietu nāk, ja, uznāks lietas, zemenes sapūs, dubļus apstīs, ja, novāksim zemenes kopā. Un sadarējis strādniekus par 1 denāriju, kā dienas algu, viņš nosūtīja to savā vīna dārzā. Un viņš izgāja ap 3. stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam. Ja varbūt pie veikala top stāv vēl cilvēki, viņiem nav ko darīt, ja viņiem tur pļāpas vai kas. Un tie sacīja, noiet arī jūs šajā vīna dārzā, es jums došu, kas nākās. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap 6. un 9. stundu un darīja tāpat. Vēl tur pie veikala top bija cilvēki. Un ap 11. stundu viņš izgājis, atrada vēl kādu stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, eita jūs arī dzen vīna dārzā, un kas nākās, to jūs dabūsiet. Bet, kad vakars metās, vīna dārza kungs saka savam uzraugam, tagad pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu. Iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Atnāca tie, kas bija derēti ap 11. stundu, un katrs saņēma pa denārijam. Un tad pirmie atnāca. Tie cerēja dabūt vairāk. Un arī viņi dabūja katrs pa denārijam. Un tie saņēmuši tie kurnēji pret nama tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja 1 stundu. Un to tu esi pielīdzinājis mums, kas dienas karstumu un nastu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu man neesi saderējis par 1 denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej, bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Es gribu pēdējam dot tikpat daudz kā pirmajam. Tāds ir mūsu Dieva sirds. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, ko es gribu? Jeb vai tava acis ir skaudīga, kā es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie būs pēdējie, jo daudz ir aicinātu un maz izredzētu. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Lūksim, kungs Jēzu, dod, ka mēs no šejienes ejam ārā ar ticībā mainītām sirdīm. Un, kungs, sagatavo mums tām dienām, kas nāks par pasauli, jo mēs zinām, ka tie, kas tev ir uzticami, tos tu pasargā vienmēr, tos tu izraud no ļauna. Kungs, arī tad, kad bija šī situācija ar tavu tautu, kad lielās apgriecības dēļ viņiem tika lēmts, ka viņi ies Babilonas gūstā, nāca arī apsolījums. Visi, kas pakļausies gūstam, tiks izglābti. Un pēc 70 gadiem viņi pēcnācēji nāca atpakaļ uz savu zemi, uz savu tautu, uz savu pilsētu un sāk atkal no jauna. Un mēs pateicamies Dievs, ka tu ar vienu esi tas pats un tu nemainies. Jēzu tavā vārdā lūdzam. Āmen. Mēs varam apsēsties. Šodien varbūt tādu
Ja evaņģēlija lasījumā bija par pēdējiem un pirmajiem, bija tādi, kas, es ticu, savā dzīves rītā tiek aicināti. Un es ticu, ka arī tādi, kas savā dzīves vakarā tomēr tiek aicināti, un viņi saņem to pašu vienu algu, ko Dievs ir paredzējis tiem, kurus viņš mīl, un kas ir pēc viņa iepriekšējā nodoma aicināti. Atkal man varbūt jāpastāst kādas lietas no manas vēstures, no manas dzimtes vēstures. Kad es biju maziņš, tad mana mamma brauca uz fermu, tur bija tāds attālāks gabals, vairāk kilometri, un pa starpu bija tāda māja, tur dzīvoja kāda sieviete, viņa bija poļu izcelsmes, attiecīgi, es saprotu arī pie katoļu baznīcas piederīgā. Un tā kā mana mamma viesojās pie viņas, viņai ar vien bija kāršu kava. Viņa mācēja likta kārtas, jā, viņa pateica, tur būs tas, jā. Un atkal daudzas lietas es tikai tagad mācos saprast, kopš es sāku šķetināt garīgus principus, bet es pieļauju arī tādu domu, ka šīs kārtas bija iemesls, kāpēc manas mammas pirmā laulība izjuka. Ja? Jo tajā brīdī, kad cilvēki sāk darboties ar okultiem spēkiem, pat labu gribot, vienkārši gribot ieskatīties nākotnē, ja? Tad sekas ir vienmēr tās pašas. Ja? Tie strīdi, tas ietekmē bērnus, ietekmē laulību, un tas pat ir uz paudzēm. Jā, tad manas mammas pirmā ģimene izjuka, nodibināja otru ģimeni, bet otrajā ģimenē nekas lielā mērā nemainījās. Nemainījās līdz tam brīdim, kad, man liekas, tas pagrieziena punkts bija tur, kur Jelgavā tāda Jāņa baznīca, toreiz bija tāda draudzes priekšniece Anna. Viņai tika konstatēta šī ļaundabīgā slimība, no kuras visbiežāk cilvēki mirst. Un tad viņa nolēma savā dzīves tādā pēdējā ekskursā apbraukāt visas savas klases biedrenes, skolas biedrenes, visu, ko pazīst, jā. Un pateikt tādā veidā, jā, ka mans laiks iztek, bet jums es iesaku, nāciet uz daudzi, jā. To viņa teica arī manai mammai, jā. Viņa teica, mans laiks iztek, bet es tev, kā klases biedrenei saku, nāc uz draudzi, jā. Tas atrisinās tavas lietas, jā. Un tā vai citādi, bet tas bija pagrieziena punkts, ka mana mamma sāka iet uz draudzi, un tas bija pagrieziena punkts arī viņas laulības dziedināšanā, attiecībās, laulībā un visās pārējās lietās. Un tas, kāpēc es to saku, šodien garīgi lietas saprotot, okultisms ir viena no lielākajām mūsu tautas un arī cilvēku ap mums nelaimēm. Arī vakar pārlasot pierakstus, es atradu kādus pierakstus, kur rakstīts, ka kāds cilvēks man zvanīja pa telefonu un teica, man tas viss sākās ar tad, kad es aizgāju pie kāda cilvēka, kurš iedeva man cukuru un teica, šis cukurs tev palīdzēs. Un apmēram 3 dienas vēlāk man sākās milzīgas bailes. Un jo vairāk man šīs bailes nomāca, jo vairāk sēdu šo cukuru. Un jo vairāk es šo cukuru ēdu, jo vairāk bija bailes. Ja? Un šodien šim cilvēkiem ir garīga, viņš nesaprot īsti pasauli reāli. Ja, viņš dzīvo, bet viņš nesaprot. Viņam ir nobīdījies. Ja? Un tas ir veids, kā iedarbojās gari uz cilvēkiem. Viņi aptum šo saprašanu. Ja? Un nereti viena šāda te vizīte ir tā, kas saka, tagad tam cilvēkam prāts tiek paņemts nost. Ja? Nereti viena vizīte pie šādiem darboņiem ir tā, kas saka, tava laulība turpmāk vairs nebūs. Ja? Un tālāk, ja? Kas nav dzirdēt par šiem vainagiem un tā tālāk. Ja? Tad mēs esam pasaulē, kurā ir cīņas starp labo un ļauno. Un dažkārt cilvēki izvēlās. Šī varbūt tāda ievad tāda epizode lietām, kuras arī mēs savā draudzē piedzīvojam. Un es savā laikā biju tāds naivs un domāju, ka arī atbrīvošana no ļauniem gariem ir tikai tāds pavēli viņiem viņi ies, bet tā nav patiesība. Ja? Tas nav tik vienkārši.
Un šodien man pieredze rāda, ka visbiežāk, bez 2 gadiem neiztikt, Bez 2 gadu cīņas neiztikt, Pat tad, atbrīvošana notikusies. Tas ir ļoti komplicēti, tas ļoti sarežģīti. Tas saistās ar mūsu izvēlēm un mūsu vēlmi pretoties grēkam un stāvēt Dieva ceļos arī tajos uzbrukumos, kuri pēc tam nāk, Bet tā ir tāda ievada saruna. Ko mēs šeit šodien darām? Ko mēs vispār darām? Ko mēs darām kā pirmie, kas aicināti bērnībā, un ko mēs darām kā pēdējie, kas aicināti savā gadu mūža vakarā? Es biju aizvakar pie mammas, viņa teica, es nemaz nezināju, ka internetā ir pieejama Bībele audio variantā. Man pat acis nav jāpiepūla. Es klausos nemitīgi visu laiku evaņģēliju, Un ievērosim cilvēka gaitu no tā brīža, ka viņš ir vienu brīdi ar okultismu saistīts, labu gribot, nezinot. Līdz brīdim, kad viņš ir no tā brīvs, kad ir sakārtota dzīve, un vēl vairāk, kad studē Bībeles centrā, un kad viss viņa ir Jēzus, un Karijs Bleiks, un Džons Leiks, viņi visu to klausās, Viņi tas visu pieraksta, viņi bijām Jelgavā norīt kopīgi 5 skladus, viņi visu jāpieraksta, Ko mēs šodien šeit darām? Ko mēs darām savā ikdienā? Apostoļu darbu grāmatas 10. nodaļa 38. pants. Dievs ar svēto garu un spēku ir svaidījis Nācarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Dievs ar svēto garu un spēku svaidīja Jēzu no Nācaretes, kas staigāja apkārt, dziedinādams visus velna nomāktos. Visus velna nomāktos. Jēzus perfekti redzēja garīgo problēmu cilvēkos. Viņš velnam teica, ej, ej, jo Dievs bija ar viņu. Pāvela vēstule korintiešiem, 12. nodaļa. Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par te rakstīt garīgajām dāvanām, bet tur ir viens vārds pneumatikos, par lietām, kas ir no gara, par gara lietām. Es gribu, lai jūs būtu Korintas draudze tāpat, kas ēģu draudze. Šodien mūsu apostols saka, es gribu, lai jūs būtu skaidrībā par gara lietām. 2. pants. Jūs zināt, ka jūs, kad vēl bijāt pagāni, vārds pagāns šeit ir interpretācija. Tekstā būtu jābūt vārdam etnos, jeb tauta. Jūs, kad vēl bijāt tauta, un ne visi latvieši ir pagāni, bet latvieši ir tauta. Latvieši ir tauta, bet latviešu tautā daudz ir pagāni, tāpat kā daudz Dieva bērni. Tāpat arī Krievu tautā un Igauņu tautā. Tad jūs, kad vēl bijāt tauta, vilkteni vilka pie mēmajiem elkiem. Ja varētu teikt, vilka un aizvilka prom pie mēmajiem elkiem. Dažādi, Es savas mammas stāstu teicu par kārtību, tas arī elks. Elks ieskatīties nākotnē, kas būs, sekas ir tādas. Bet daža veida, tad elks, jeb grieķiski eidolon, jeb idolu krieviski, kaut kas tāds, kas cilvēku velk, Mēs esam visi, un mums visiem interesē lietas, kuras ir simpātiskas. Un cilvēkiem tas ir dabiski, ka viņiem simpātiskas, garīgas lietas. Viņš atved zēģi, atved piramīdu mājās, Aizved Meksiku, atved tur kaut kādus acteku simboliņus, Un tur viņš kaut kādu zobu atved no turienes vai kaut kā. Tas ir dabiski, Mūsu velk uz to. Kad jūs latviešu tauta, jūs arī velk uz kaut kurieni.
kad jūs bijāt vēl tauta, jūs vilkti un vilka un aizvilka prom pie māmajiem alkiem. Jā, tad Dievs zina, kāda ir mūsu sirds. Jā. Tādēļ es jums saku, es jums daru zināmu, ka neviens, kas runā Dieva garā, neteiks nolādēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Mazliet atpakaļ, jā. Vilkti un vilka pie māmajiem elkiem. Mums ir viskaistākā, manuprāt, mūsu tautas tradīcija ir dziesmu un deju svētki. Es vienkārši abrīnoju, ja, kaut kas abrīnos. Bet, ja tu pasakot līdzi dziesmas svētku attīstību pēdējo 30 gadu laikā, viņi ir ar vilkti un velkt uz pagānismu, ja. Kaut arī šie svētki ir visgrandiozākie, ja, abrīnojamākie, ja. Bet ir vilkme. Kāpēc mēs izvēlamies tieši vienu dziesmu repertuārā, nevis otru? Tādus rakstus dejā, bet ne citus, jo tā ir izvēle. Ir ļoti daudz skaistu rakstu. Mūsu cimdos etnogrāfiskos ir ļoti daudz skaistu rakstu, ja? Bet tik izvēlēti daži, kuriem tiek piedota spēka nozīme. Ja? Un tur parādās šis te, ka tautas un pagānisma tomēr atšķirības. Ja? Mums kā tautai ir ļoti, ļoti daudz skaists. Un kā vēl nesen skolā tika minēts ar kolēģi, ka šķiet, ka latvieši patiešām skaisti saprot, kas ir pelēkā krāsa. Mēs saprotam tik daudz toņus, un mēs mākam ar pelēko izveidot skaistas lietas. Ja? Tā ir mūsu tautas dāvana. Dievs ir gribējis, ka ir latviešu tauta, un Dievs ir gribējis, kāpēc mums dota tik liela teritorija, jo sākumā visa Jurmala piederēja lībiešiem. Ja? Arī Cēsis bijusi Vendena ir lībiešu teritorija, ja? Bet mūsu tautai dots izplesties uz viņu rēķina. Ja? Tā ir patiesība. Ja tad mēs bijām šādi tauta, un tālāk ir teiks par to garīgas valoda. Ja? Tad, kad cilvēks lūzās mēlēs, tu nekad nevar zināt, ko viņš dara. Ja? Tāpēc, ka tas ir apslēpts. Dažkārt pat absurdi izstāsta. Un tad šeit apostols saka, bet ja viņš ir to saņēmis no Dieva gara, tas nekad nebūs nekas slikts. Tu to nesaproti un tev nav jausmas, kas tur notiekās, bet ja viņš to ir saņēmis no Dieva svētā gara, tas ir viennozīmīgi tikai tas, ka viņš saka kungs Jēzu, un viņš nekad nerunā sliktu, jo Dieva gars nekad nevar runāt pats par sevi sliktu. Ja? Nākamais pants ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādi darbi, bet tas pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Dievs, kurš dod visas spējas visiem. Ja šeit ir 20 cilvēki, tad Dievs dod visiem 20 dod, ja? Tajā apostoļu pirmajos vasaras svētkos, kad nolīja 100, kad tur bija sapulcējušies apostoļi kopā, katrs dabūja vienu ugunsmēli, ja? Mēle nolaidās uz katru no viņiem. Tu nebija tā, ka kāds tur nedabūja, ja? Nē. Katrs dabūja savu daļu. Ja? Tas Dievs tā, ja, viņš ir labs. Ja? Tad Dievs dod visas spējas visiem. Visas un visiem. Bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Ja? Tad tas, kas tiek dots, lai nestu svētību. Gara izpausme, svētais gars tevī darbojās, kāpēc? Lai otram dotu svētību. Dotu kaut ko, kas viņam vajadzīgs. Ja? Un tālāk ir uzskaitīts, citam gars dod gudrības vārdu. Tad to, ko man teiks, runu, bet tas nebūtu korekti. Ja? Tur būtu jābūt vārds. Ja? Ar Dievu ir tā, ka viņš vienā vārdā pasaka vairāk nekā Ivars veselās prediķī. Viens vārds no Dieva, un tas ir viss, ja man pietiek ar to. Ja? Vienam Dievs dod gudrības vārdu, citam atziņas vārdu, tas pats Dievs.
Ja 20 cilvēki, vienam dod to, otram to, citam dota ticība tai pašā garā. Citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Lai mēs citam kalpojam. Citam spēki. Viena no tādām lietām, kas man vēl šim brīdim sāp. Savā laikā vienā no draudzēm es arī piedalījos alfas kursā, un tur bija tādas alfas grupiņas, viena no grupas vadītājām bija tā un tā, es tikai pazinu viņu pēc vārda, un tāda brīnišķīgs kalpotājs, un vienu dienu man zvana un saka, vai tu nevarētu uz Bērēm atbraukt, tur izvadīt to un to, es saku, kāpēc man tur tā? Nu, tur tas cilvēks vēlējies, lai tu viņu izvadi. Es mazliet brīnos par to, un labi, aizbraukšu turieni un tā. Jā, un tajā brīdī, kad attaisu šo šķirsta vārtu, esmu tieši pārsteigts, jā. Tas cilvēks ir gados pajauns, jā, un viņš izdarīs pašnāvību. Un kā es uzzinu, ka tur ir bijusi depresija, jā. Un tā depresija bijusi ilgstoša, viņš cīnījies, bet nedaudz viņš nav izturējis. Un tā sāpme bija kāpēc, jā? Kāpēc tik pieļauts, jā, ka draudzēs cilvēkiem ir šī lieta, un viņa netiek risināta? Kāpēc mēs nerunājam par šīm lietām, kuras var atrisināt? Kāpēc mēs ļaujam, ka šī depresija cilvēku nomoca? Ja? Ja draudzē ir visas svētā gara dāvanas, kāpēc šī lieta tiek izpaužās? Tāpēc, ka šīs dāvanas netiek izmantotas, pēc viņas tiek ignorētas. Kāpēc cilvēks atnāk slims uz draudzi aiziet projām? Tā ir kristīga draudze. Ja Jēzus staigā apkārt, dziedinādams visus no vēlna nomāktos, ja? Vai mēs esam kristieši? Vai mēs sakojam Jēzum? Ja? Vai atnāk cilvēks slims un aiziet cilvēks slims? Un mēs sakam, bija labs sprediķis, ja? Ar ko tu viņam palīdzēji? Viņš atnāca slims un aizgāja slims. Bet Jēzus staigāja apkārt, dziedinādams visus vēlna nomāktos, un mēs mums jābūt viņa mācekļiem. Citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un mēļu tulkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Tas pats svētais gars to dara, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Laikam lūdzu atgādiniet. Ja šeit atnāk slims cilvēks, neziet slims cilvēks mācītāji, vai tu vēl esi savu uzdevumu augstumos? Vai tu vēl seko tam evaņģēliem, ko Jēzus mācīja? Vai tu esi pats iedomājies kaut kādu citas lietu? Ja? Jēzus redzēja sāpes. Viņš redzēja daudzas lietas, kuras nomāca, un viņš palīdzēja. Ja? Tas varbūt šai reizē. Ja? Varbūt tādam ievadam, ko mēs ejam nākamo laikā. Ja? Jēzus to vēlās dot. Tie, kas saka, kāda bija korintieši, viņi nemaz nebija labi cilvēki. Tāpēc, ka Korinta bija pilsēta, kura bija pie ostas, un tur bija daudz amorālu lietu. Tur bija daudz pagrimumu. Bet šie cilvēki bija no tāpēc iznākuši ārā. Un Dievs neskatījās viņu pagāni, bet vēlējās un deva viņiem visu šo, kā mēs rakstam tālāk, arī tur bija pat kādi, kas vēl nebija no savas amoralitātes tikuši vaļā, ja? Bet Dievs viņam dod, jo viņš ir labs. Saņemiet vēl vairāk. Atver savu muti, lai es to piepildu. Saņem vēl vairāk. Jēzus staigā apkārt, dziedinādams visus no vēlna nomāktos. Ja? Ja mēs esam viņa mācekļi, tā ir mūsu daļa un aicinājums. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Amen. Bieži reklāmās redzu, kad kādam bērnam
palīdzēt, tu aizlūdz par kādu citu, bet tad tu saproti, ka ir vēl, un tu gribi visiem palīdzēt. Es atcerējos, kad bija citā lūkšanā, un mums ir jāmāca citiem cilvēkiem, kad ir tāds Dievs, kad Dievs, kā jūs rakstījāt, ka mēs pasakām eņģeļiem to problēmu, un eņģelis nāk un pie tā cilvēka un palīdz viņam. Man ļoti gribētos tā, ka visi būtu ticīgi. Es tiešām nezinu, bet man ļoti grib palīdzēt tā, lai katrs bērns priecīgs var izbaudīt. Viņu veido Dieva vīru, paldies Tev, kungs, paldies par viņu vecākiem, paldies par brāli un māsi, kungs, un par visu šo ģimeni Tēvs. Paldies Tev, kungs, un paldies, ka viņa sirds viņam deg. Es lūdzu Tēvs, ka Tu esi vārdā teicis to pie kā bērni, un tad jūs redzēt debesu valstīm, un tiešām Tēvs, ka šis puisis ir mums kā piemērs, ka viņam sirds viņa deg, vai mums tā deg pieaugušajiem, vai mēs tikai iebraucam savos darbos, savās lietās. Kungs lūdzu svētais, kas Tu vari mūsos darīt šīs izmaiņas. Kungs, ka mēs tiešām, ka mēs ļaujam caur sevi, kungs, nes Tavu labos vārdus. Visur, kur mēs ejam, Tēvs, un piedod. Mēs tiešām aizveram acis un aizveram ausis, jo redzam, kur kāda vajadzīga, Tēvs. Bet es ticu, Tēvs, ka Tu strādā pie mums katru un Tēvs, laiks arī pie mums ticības. Tēvs, ka Tu to arvien vairāk iekusi un ka mēs arī arvien stiprāk un stiprāk iesim tajā, ka Tu mūs katru esi paredzējis, veicit un dāvanām, svētām un dāvanām, un ka mēs esam arī viens stiprināt, iedrošināt, un tiešām palīdz šo dievkalpojumu par katru dienu, kas dalījās, ko Tu vēl gribēsi darīt šodien šeit, un tiešām, lai svētīts